Ko vēl interesanti mēs varēsim sagaidīt visdrīzākais turpmākajās tiesas sēdēs? Mēs noteikti varēsim sagaidīt to, kā izskatīsies turpmākās attiecības starp Sigitu Dolnieci, kas ir tiesnesis Mārtiņa Bunkas slepkavības lietā, un Aleksandra Babenka advokāti Purviņu, pret kuru principā ir absolūti neadekvāta antipātija no tiesneses puses. Un redzēsim, vai šis cirks turpināsies, jo tas burtiski ir cirks, jo katru reizi, kad Purviņi cenšas uzdot kādu jautājumu, un viņas jautājumi ir gana loģiski, saprotami un sasieti, lai atrastu tiešām lietu būtību, tad tik cik es pieredzēju 2,5 mēnešos skatoties šīs tiesas sēdes, tie jautājumi vienkārši tiek norakti. Un šī antipātija ir acīm redzama, kas nedrīkstētu būt. Es jautāju pašai Purviņas kundzei, kāpēc tas tā ir redzams un kāds varētu būt iemesls, uz ko, protams, viņa atbildēja, ka viņa nezina, kas principā arī būtu normāli. Bet tā pašā laikā tas ir fakts, ka ir šāda situācija, viņa ir acīm redzama, un nu jau mēs viņu varēsim nofiksēt video formātā, jo jau pirms kādu laika es biju iestājies Latvijas žurnālistu savienībā un arī turpmāk domāju, nu jau arī veikt video un audio ierakstus, ja tie tiks atļauti tiesā. Un tad paskatīsimies, kāda arī būs reakcija, jo esmu pieredzējis to milzīgo izbrīnu par to, ka pēkšņi, kāpēc cilvēks nāk un skatās un runā par to, un kas viņš tāds vispār ir. Un tagad es esmu 2,5 mēneši viņas ļoti labi pavērojis un pablogojis arī par to, kas tur notiek, tad nu jau kā preses pārstāvs, tas būs vēl daudz interesantāk runāt pa taisno no vietas un pa taisno par to, kas tur notiek. Paldies, un tad jau tiekamies citos video, un noteikti pakonspektēsim vēl Lato labs grāmatas par attiecinošu šo lietu, un arī droši vien apmeklēšu kaut kādas citas sēdes, kuras ir drīzumā jau paredzētas kā atvērtās, bet ekonomiskās tiesas sēdes. Tā kā tiekamies, būs viss kaut kas interesants no tiesas zālēm.